Labdien, mīļie draugi! Atkal ar zināmu regularitāti jūs atgriežaties Koksnes gadsimta raidījumā, un šoreiz mēs ar zināmu atsauci uz mūsu brīnišķīgo bērnu rakstnieci Margaritu Stārasti esam savu raidījumu nosaukuši Kas notiek Dižmežā? Un kur gan cits varētu zināt vislabāk par to, kas notiek Latvijas dižajos mežos, kā valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Purs. Šodien viņš mums ir viesis studijā. Sveiks, Andi! Sveicināti visi! Jā, un tāpēc arī šodien mūsu raidījums arī būs par Latvijas dižajiem mežiem, par meža dienestu, tā prioritātēm, darbībām un visu, kas saistīts ar šo procesu, kā mēs izaudzējam mežu līdz brīdim, kad koksnes pārstrādē tas tiešām kļūst par Koksnes gadsimta galveno izejmateriālu. Nu, lūk. Bet sāksim ar tādu iesildošo jautājumu. Varbūt, ka viņš tev nemaz nebūs tik iesildošs, es nezinu. Kas tavuprāt, kā tu, Andis, noraksturotu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu? Ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu es noraksturotu tā, kad ir visas šīs te vajadzības ir savstarpēji sabalansētas. Ja mēs paskatāmies sociālo stāstu, kas viss atpūta, rekreācija, medības, orientēšanās, pastaigi, tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa, mēs skaidri un gaiši zinām visu, kas saistās ar šo te dabas aizsardzību, vides aizsardzības prasībām. Trešā lielā sadaļa ir tas, kas arī ir ļoti svarīgi tajā visā. Es teiktu, ka nav viens augstāk, otrs zemāk, bet ir tieši stāsts par sabalansēšanu. Šī te ekonomiskā sadaļa. Mēs esam iestādījuši, mēs gribam arī šo te rezultātu sagaidīt. Dažs labs, kā saka, kādreiz kā veci mežonieki teica, mēs jau šobrīd stādām, vai mēs nākotnē varēsim sagaidīt šo te ražu, bet es jau teiktu, ka ņemot vērā šā brīža gan zinātnes attīstību un arī šo te stāstu par to, kādā virzienā iet arī Silava un zinātnieki, es teiktu, ka tas jau šobrīd ir sasniedzams, teiksim, ar šīm te krājas kopšanas cirtēm, kuras jau arī paši meža īpašnieki veic, un es teiktu, arī to, ko pamēģina jau arī ar šo te kā ātraudzīgu apsi pieminot, ka to ražu jau var iegūt pat krietni ātrāk. Tā kā es teiktu, ja man jautā, kas ir meža ilgtspējība, es teiktu, jā, ka gan var lasīt ogas, gan iet medībās, gan var arī atpūsties un gan var arī sagādāt. Tas resurss, ko mēs arī gribam, ir šis te, atjaunojamais resurss, un tā ir tā vieta. Nav jau tā, ka mēs tagad viņu paņemam ārā un tur nepaliek vairāk nekas. Ir stāsts par to, ka tu atbildīgi, ilgtspējīgi saimniekojot, tad tu paņem, tu atliec arī vietā. Un atliec, kā mēs jau sakām, mēs stādām vairāk nekā nozāģējam pēc tam, jo kaut ko arī paņem daba, kaut ko mēs zinām ļoti labi, kas šobrīd notiek ar mizgrauzi, kas notiek ar meža dzīvnieku postījumiem. Kaut ko daba paņem pats sev no tā, ko cilvēks ir iedomājis, ka viņš varbūt sagaidīs. Bet ja ar ilgtspējīgu es saprotu par to, kad ir gan putnu dziesmas, gan zāģu dziesmas mežā. Un tai pašā laikā nav pārmetumi vienam no otra. Un, ja mēs skatāmies tā kopumā, varbūt ar to soli nedaudz uz priekšu, tad mēs šo te mežu, kādu mēs atstājam nākamām paudzēm, par solīti vai diviem labāk nekā viņš šobrīd. Tev kā pieredzējušam politiķim pat ir izdevies vienā jautājuma atbildē ietvert atbildes uz principā visiem maniem jautājumiem. Es ar šito mestu tagad ārā. Nē, nav tik traki. Bet tiešām ļoti izsmeļošs stāsts patiesībā par meža ilgtspēju. Man tikai tev tāds papildu jautājums. Kā tu domā, kurā kategorijā tu ierindotu tos apmēram 40,000 cilvēku, kas meža nozarē strādā tieši, un vēl kaut kādus 40 apmēram saistītajās nozarēs? Tas ir sociālais bloks vai tas ir ekonomiskais bloks? Vai abi? Gan. Tas ir abi divi, jā. Un ja viņi vēl... Un es jau teiktu, ka viņi ir arī vēl plašāki, vai no tiem 40,000, cik vēl ir arī mednieki, ja mēs paskatāmies. Protams. Cik ir orientieristi. Tieši tā. Tā kā, ir arī viss cits, vēl šīs aktivitātes, ko mēs darām mežā. Jo mēs ļoti labi zinām, cik daudz ir arī šīs atpūtas takas, tās visas rekreācijas vietas, gan dabas aizsardzības pārvaldība, Latvijas valsts mežiem. Redz, es teiktu, ka mēs nevaram tā kā
atraut, salikt vietas šitai kastītē, otru šitai kastītē un trešai šitai. Protams, klasiski mēs zīmējam tos ilgspējas riņķus ar tādu mazu tādu ķibucīti centrā, kas pārklājās. Faktiski jau tie ilgspējas riņķi pārklājas, man liekas, par 90%. Un tad daudz mazāk ir tās sadaļas, kuras vispār nepārklājās savā starpā. Un to visu mežs raksturo. Bet, redzi, Andi, tu esi, varbūt, ka mēs mazliet vēlāk uzjautāsim tev arī detālāk drusku par tavu profesionālo pieredzi, bet pasteidzoties notikumam uz priekšu, tu esi vadījis arī Zemkopības ministrijas meža dienestu. Un tādā politiskā līmenī tev ir bijusi iespēja skatīties tomēr uz mežu, arī no tādas valsts pārvaldes viedokļa, nevis tikai no šobrīd tādas uzraugošās institūcijas viedokļa. Kā tev liekas, vai ilgtspējas kontekstā mēs vispār varam tā skatīties un teikt, mums ir savs skatījums uz mežiem, kā uz ilgtspēju, savs skatījums tur lauksaimniecības zemes, kā uz ilgtspēju, savs uz ūdeņiem, vēl kaut kāds cits pilsētvidē, un tad viņi visi tur kaut kā tā savā starpā mazliet arī rīvējas. Ja būtu vajadzīga kaut kāda vienota zemes izmantošanas politika Latvijā? Jā, precizējot tev jautājumu, Zemkopības ministrijā es biju kā meža departamenta. Meža departamenta, jā. Valsts meža dienestā šobrīd. Jā. Bet atbildot uz šo jautājumu, es teiktu, ka tas būtiskākais, kas šobrīd varbūt visu laiku nosacīt, jauc to galvu vai visu laiku prasa jaunas risinājumas pieejas, ir stāsts, ka šobrīd mēs spēlējam spēli. Ja mēs tā paskatāmies uz zemes pārvaldību, un īstenībā ir stāsts par to, ka visu laiku kāds maina noteikumus. Mēs ļoti labi zinām, tagad būs atmežošanas regula vieta, tagad ir atjaunošanas regula, ir skaidri pateikts, kādus mēs klimata mērķus gribam sasniegt. Un tad ir stāsts par to, ko mēs... Bet tie ir, piedodies, ka tev pārtrauc, Andi, bet tie es tagad klausos tevi, tu divus nosauc, tie ir ārējie game changeri. Bet, ja mēs tomēr Latvijā esam par kaut ko sev vienojušies, tad ārēji varētu, tās pārmaiņas notikt, bet mēs drīzāk skatītos, kā tās pārmaiņas pielāgot tam, ko mēs gribam sasniegt, nevis tādas smilgas vējā, tur katrai pārmaiņai līdzilocītos. Tāpēc saku, tas pirmais aizejot atpakaļ tieši uz mežiem, kas ir ļoti svarīgi būtu. Mēs skaidri zinām, tagad arī ir visu laiku runā par tiem procentiem 10–20%, ka 10% stingri aizsargāmās, 20% ar ierobežotu izmantojamību, un trešais stāsts par to, tad tajās mēs saimniekojam mežsaimniecību. Un tad es teiktu, ka būtu ļoti labi, mēs nonākam pie tā, un arī atbilstoši tam rīkojamies, nevis norunājam, pēc tam neatkarīgi no tā, daram nosacīt ienāk prātā un darbojamies pa savam. Un tāpēc, piemēram, būtu svarīgi arī mēs skatāmies tām aizsargāmām teritorijām, ka 10% stingri aizsargāmās, mums kaut kāda vēl daļa nav, kas visticamāk nāks drīz klāt, bet pasakam, 10% mums ir, un tad mēs skatāmies atkarībā no, kas tā ir suga vai biotops, kāds viņam ir stāsts par šo te stāvokli, viņš ir labvēlīgs, viņš ir izzūdošs, ko mēs tur vajag darīt. Un tā otra lieta, manuprāt, arī, un tad skatoties tiem 20%, runājam arī vairāk par šo te, kas ir tā brīvprātīgā dabas aizsardzība. Dinamiski brīvprātīga. Dinamiskā brīvprātīgā dabas aizsardzība, saucam, kā viņu gribam. Bet abos divos arī šeit skatoties jāsaprot, būs kaut kāda teritorija, kur mēs neko nedaram, bet ir jāsaprot, ka arī neko nedarot, tu vari pazaudēt dabas vērtības. Ļoti labs piemērs, mēs visi ļoti labi zinām stāstu par grīņu sārteni. Jā. Un ko viņi šobrīd mēģina darīt? Tas ir jau nosacīti nedaudz par vēlu. Tieši tā, bet ļoti daudz, kur taču mums ir suga aizsardzības plāni, apsaimniekošanas plāni, kas paredz konkrētas darbības, kaut kādas sugas aizsardzība. Ja mēs tās nedaram, tad tas suga iet bojā. Un tieši tā tas noteikti ir arī ar daudzām lietām, kas ir pakārtotas arī klasiskai saimnieciskajai darbībai. Viņas arī mainīties. Ar to es gribēju pateikt, arī apsaimniekojumam tajās aizsargāmās teritorijās, iespēja robežās. Un tiešām ar tādu mērķi, ko mēs tur gribam saglabāt. Bet tas, ko tu saki, patiesībā ļoti saskan, arī ar daudz, varbūt vairāk vismaz citu meža nozars vadošo speciālistu tādu redzējumu par nākotni, ka meža
dabas aizsardzības sistēmai Latvijā vajadzētu principā mainīties. Tātad, ir jāmaina sistēma, lai viņā varētu introducēt iekšā šīs brīvprātīgās un elastības principus. Plus ļoti daudz jau tiek runāts par šiem 10 un 20%, bet kur tad paliek tie 70%? Patiesībā arī tajos 70%, ja mēs vienu trešo daļu tagad atvēlam valstī sabiedrības kopīgā mērķa vārdā dabas aizsardzību, tad šie 70% tur atkal vajadzētu mainīties kaut kādā veidā attieksmē pret saimniecisko darbību ar mērķi produktīvāk un maksimālāk tad arī izmantot tās iespējas 70% mežu, kas ir saimnieciskie meži. Jā, protams, jāskatās viss kompleksi, un tad ir ļoti svarīgi arī, kā mēs ļoti labi redzam pēc šī biotopu ziņojuma, kur arī puse ir aizsargāmās teritorijās, tā rupi sakot, otrs puse ir apsaimniekotajos mežos. Un tad ir jautājums, kad var jau būt, ka viss, bet ir viss kārtībā ar meža apsaimniekošanu, joprojām mēs varam atrast šīs teritorijas, aizsargojumus, biotopus, sugas un tā tālāk. Mēs ļoti labi zinām arī par mazo ēgli, ka viņš iet līdz saimnieciskai darbībai. Un tāpēc reizēm ir tiešām jāizvērtē stingri gan no vienas, gan no otras puses, tad ko mēs ar šo teritoriju, kā mēs viņu gribam redzēt. Un kas, manuprāt, ļoti svarīgi arī īpašniekam, ir jāsaprot, ja mēs uzliekam ierobežojumus, tad pirmkārtām jābūt skaidri un gaiši sakārtotam jautājumu par kompensācijām. Otrām kārtām, visticamāk, ka tā ir, jābūt arī šeit vienošanās, ka tas nav, mūžīgi, bet tur visticamāk kaut kādu konkrētu termiņu, jo mēs ļoti labi zinām, cik šobrīd ir nepatstāvīgi klimatiskie apstākļi, ja mēs paskatāmies tīri vētras, kas mums ļoti daudz plūdi, arī meža ugunsgrēki, kas viens no katastrofu veidiem. Tev vienā brīdī, ja tas ir mikroliegums mazajam ēglim, tev viņi nopūš, ko tālāk? Jā, ko tālāk? Un sistēma, kā šos mikroliegumus atcelt, praktiski jau mums nepastāv. Nē, sistēma pastāv tādā ziņā, viss kārtībā. Bet precedenti bet viņiem ir tā bijuši? Sistēma iet tādu pašu ceļu kā jaunu mikroliegumu veidošanai, tā ir viena lieta. Bet otra lieta, mums ir arī gadījumi, kad mēs neesam veidojuši mikroliegumus, tas arī ir beidzies tiesvedībām. Un jāsaka, tur mēs esam zaudējuši, tāpēc, ka tur ir šis dabas piesardzības princips, kas, tiek vērtēts augstāk. Līdz ar to, bet ir atsevišķi gadījumi, kad ir atcelti šie mikroliegumi, un tie ir tajos gadījumos, kad izveidotas īpaši aizsargāmās dabas teritorijas un konkrētās zonas šie ierobežojumi ir tādi paši vai vēl spēcīgāki, tad viņi tiek vienkārši tādi gadījumi gan ir bijuši. Bet situācija, ko tikko aprakstīja ar vēju nogāstu mežaudzi, kurā agrāk mājoja mazais ēglis, tad šis patiesībā jaunaudze, kas tur tagad 40 gadus augsts, un tā būs mikrolieguma zonā. Tur ir, tāpēc ir ļoti jāizvērtē, jo mēs ļoti labi zinām, ka mikroliegumus valstī veido Zemkopības ministrija, kas ir dzīvnieku vietās, tad attiecīgi dabas aizsardzības pārvaldē valsts meža dienesta. Jāsaka, valsts meža dienesta šobrīd ir izveidojis vairāk, pie 50,000 hektāru ir mikrolieguma teritorija, un vēl apmēram tādu pašu platību mēs varam teikt pār šo buferzonu. Kā jūsu darbiniekiem, piemēram, tur uz vietas tajos nogabalos, tajos reģionos ir šī komunikācija ar zemes īpašnieku šajos brīžos, un cik tas ir pozitīvs nosts? Es teiktu, ir dažāda šī attieksme. Ir arī tādas situācijas, kur mums arī paši meža īpašnieki ir rakstījuši, lai izveidotu šo mikroliegumu. Tā kā es teiktu, ka tur tādā ziņā ir dažādība, ir gan, protams, arī atteikumi vispārējais, bet ko es gribētu visvairāk uzsvērt šajā gadījumā, kad tas process par mikroliegumu veidošanu iekļauj sevi arī īpašniekam. Mēs jautājam šo informāciju, gan arī pašvaldībām, un tur tiešām būtu aicinājums vēlreiz pašvaldībām izvērtēt un sniegt šīs atbildes, jo tas tomēr ir šī viņu teritorija,
kurā arī viņi plānoši savu attīstību un vispārējo. Paskatāmies, dodam šo informāciju. Ja nē, es saku, mums joprojām 80% es teiktu, kad atnāk noklusējums. Respektīvi, mēneša laikā nesaņemtu vispār nekādu atbildi, viņš aiziet automātiski noklusēt. Līdz ar to mans aicinājums būtu arī pašvaldībām vairāk iesaistīties šajā mikroliegumu veidošanas procesā, kur no viņiem tiek prasīts izvērtējums un informācijas sniegšana. Jā, par šiem mikroliegumiem varbūt pirms viņi tiek izveidoti, mums bija dabas skaitīšana, zemes īpašnieks saņēma zināmus rezultātus. Tad, kā tu jūti to korelāciju starp šiem rezultātiem, ko zemes īpašnieks saņēma un viņa aktivitāti turpmākajos mēnešos pirms mikrolieguma saņemšanas, tomēr paņemt no tā meža to, kas viņam tur ir? Jo pretējā gadījumā viņš to iegūs, 100 gadu laikā pakāpeniski. Ja skatās to biotopu ziņojumu, tur jau nebija stāsts par to, kad mēs nosakām šos biotopus un pretī saveidojam mikroliegumus. Bet risks bija. Katrs būsim godīgi. Meža īpašnieks to redzēja, baidījās un skaidrs, ja viņš to naudu bija kaut kā paredzējis savā ģimenes budžetā. Bija zinām arī, kāda informācija ceļoja apkārt un tā tālāk. Attiecībā par to, ka mēs zinām, ka jūsu īpašumā ir biotops, mēs atrisināsim vai piedāvāsim. Jā. Bet tā galvenā lieta, man liekas, ja paskatāmies to dabas aizsardzību kopumā, tas gan varbūt tikai skats no malas un par ko vērts arī padomāt. Mēs ļoti labi zinām šos divus piemērus, kas bija Jaunpiebalgā, kad izveidoja šo īpaši aizsargāmo dabas teritoriju, un pēc tam līdzīga situācija arī bija Veclaicenes aizsargāmā Aino apvidū. Tur pat jāsaka, godīgi sakot, sākās šis nosacītā tā neziņa, kas tad būs tālāk, būs kādi ierobežojumi, mēs to varēsim darīt, nevarēsim darīt. Un tur es teiktu, ka ļoti daudz īpašnieki nezinot un iespējams arī nesaprotot, kāda varētu būt tālākā tā turpmākā attīstība tajā brīdī, kad šeit būs aizsargāmā teritorija, viņa varēs saimniekot tālāk. Tāpat kā līdz šim darījuši, vai tur būs kaut kādi ierobežojumi, vai būs pilnīgi daļēji aizliegta tieši saimnieciskā darbība. Viņi vienkārši izvēlējās šo ceļu, kas tajā brīdī likās, lai tā kā nepazaudētu vispār neko. Jā. Un tad varbūt ir stāsts jāpadomā par to, ka mēs veidojam aizsargāmās teritorijas, kurā vietā mēs viņas veidojam, kā mēs veidojam, bet arī, lai būtu visi ieinteresēti un tiešām viena lieta ir izveidojama šo teritoriju, un tad kādā veidā mēs saimniekojam šajā aizsargāmā teritorijā. Un te man liekas tāda loģiska brīvprātīgā sistēma kombinācijā ar adekvātām kompensācijām, kas tev kaut kādā brīdī uzliek arī pienākumu, tad arī saimniekot tajā mežā tā, lai tās dabas vērtības tur saglabātos. Tas varētu būt risinājums, bet mēs esam patiesībā mazliet nepiedodami daudz jau iegājuši dabas aizsardzības tēmā, kas, protams, bija viens no mūsu sarunu tematiem, bet atgriežoties varbūt pie VMD, tu pagājušā gada novembra sākumā, 11. novembris, tu kļuvi par, starp citu, Lāču pleža dienu. Tu kļuvi par vadītāju. Kādas tu savas prioritātes redzi un izvirzi meža dienestam tuvāko gadu, tuvāko varbūt, es nezinu, kādā plānā, cik tālu tu skaties, 5 gadu, 10 gadu? Jā. Tā pirmā jau, protams, ka mēs esam šīs meža politikas īstenotāji. Protams, ka mēs ļoti gaidām, jau arī manā laikā ministrijā uzsākām šīs meža un saistīto nozaru pamatnostādes, cerams, ka arī tās tiks izstrādāts. Tu esi tur darba grupā? Es esmu arī darba grupā. Tā jau tu jūti, ka tas process, cik tālu viņš ir. Viņš ir vienu soli līdz respektīvi iepirkuma izsludināšanai ir šim te strateģiskajam ietekmes uz vidu novērtējumu. Es teiktu, ka jūnijā viņš varētu būt izsludināts. Tas pasākums arī iet uz priekšu. Un kas mums ir vienmēr bijis arī uzstādījums, kad tiešām vienlīdzīgi attieksme pret visiem meža īpašniekiem. Un, ja mēs runājam tieši par tiem meža īpašniekiem, tad tā pirmā lieta, ko daudzi jau ir runājuši un gaida, es teiktu, ir šis e-pakalpojumu portāls, kur šobrīd ir tur vairākas sadaļas, bet tā pirmā sadaļa par medībām, pakalpojumi un par
Meža saimniecības sadaļu arī mēs šobrīd gatavojam. Tā doma ir tāda, ka mēs viņu palaidām 1. jūliju. Jau tā kā meža īpašnieki viņu varēs izmantot. Protams, tur bija daudz izaicinājumu. Tā ir laba ziņa. Daudz izaicinājumu, jo mums ir meža īpašnieks ar 2 hektāriem, 5 hektāriem, meža īpašnieks ar 100 000 hektāriem. Tā ir tā viena sadaļa, kur mēs strādājam no tādiem lielajiem. Tad otra lieta, kas mums attiecās un ar ko mēs arī šogad vēl cīnāmies, ir stāsts par egļu 8-zobu izgrauzi. Es teiktu, jāsaka, ka tā ir diezgan liela bēda, bet paskatoties šā gada pavasarī, izskatās, ka varētu būt, ka viss ir ok. Viņš ir slapjš, lietains, nav īpaši silts. Varbūt arī šis izlidojošo babuļu skaits izgraužu būs mazāks, un līdz ar to iespējams arī tie postījumi, bojājumi varētu būt mazāki. Bet tas ir arī stāsts, par ko mēs jau cīnāmies 19. gada, jau varētu teikt, sākot ar rīcības plānu un beidzot ar konkrētu rīkojumu, ko mēs darām. Un attiecībā uz izgrauzi tieši konkrēti uz šiem ierobežojumiem tieši vaboles aktīvajā periodā un ko mēs darām pārējā periodā. Tā kā izgrauzi tā ir atsevišķa sadaļa, bet tas arī ir pietiekami nopietns šogad. Tā trešā lieta ir, protams, šis pagājušā gadā kopā ar PricewaterhouseCoopers un Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu izstrādājām šo varētu teikt, ka labāko risinājumu par ugunsapsardzību Latvijā, kāds varētu būt. Šobrīd konceptuālais ziņojums ir gandrīz pabeigts un plānojam viņu iesniegt tālāk arī ministru kabinetā izskatīšanai. Labi, kas varētu tad mainīties? Jūs joprojām saglabājat meža ugunsapsardzību paliek praktiski mums, 100%. Jo šobrīd lielajās pilsētās, ja mēs skatāmies Rīga, Daugavpils un Jūrmala, primāri uzsāk Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, tad mēs iesaistamies, bet mums praktiski būtu arī šīs teritorijas. Kas liek attiecīgi skatīties par šo tīri materiālu tehnisko ieguldījumu, lai mēs to varētu nodrošināt. Es vēl gandrīz 20 gadus par šo jautājumu daudz runāts ar dažādiem meža dienestu vadītājiem, un tur tās būtiskās problēmas bija tātad tehniskais nodrošinājums un cilvēku resursi, jo skaidrs, ka mežs deg vasaras sezonā, tad vajag daudz to cilvēku, un ziemā, ko ar viņiem darīt. Un izmaiņas darba likumdošanā atkal arī ir padarījušas grūtu to 9 mēneši, un tad, kā saka, bezdarbnieks, kā jūs to risinat? Mums joprojām ir sezonas darbinieki, un ņemot vērā arī to pagājušā gada tās struktūrālās izmaiņas, mums darbinieku skaits ir samazinājies vēl par 10%. Tas ir 60, vairāk kā 60 darbinieki ir mazāk. Līdz ar to tas arī tomēr atstāja iespaidu tieši uz šīm teritorijām, jo arī teritorijas mežziņiem palikušas lielākas. Tā kā tas viss ir kopā, un līdz ar to arī sezonas darbinieku skaits mums tikai ir lielāks, plus mīnus tie 400 cilvēki, kas nāk klāt. Bet par tiem galvenajiem uzstādījumiem, tā ir tas viens lielais bloks, kas ir meža saimniecība, ugunsapsardzība, protams. Neatkarīgi no tā, mēs joprojām ļoti intensīvi strādājam arī pie meža valsts reģistra uzlabošanas, bet tas pakalpojumu portāls nav tā kā meža valsts reģistrs bija, bet viņš tiešām ar tādu mērķi, lai īpašnieki viņu izmantotu vieglāk, saprotamāk, ātrāk un praktiskāk. Tā kā pie tā arī mēs strādājam, un tad, protams, ja mēs paskatāmies uz medību jomu, tad tur ir ļoti daudz plāni šobrīd attiecībā uz medni, kas jau ir izdarīts. Postījumu pieteikšanas platforma, vai ne? Tur viņa šobrīd jau darbojas, arī tie novērojumi, tur visu laiku ir stāsts, vai to izgrauzt, tur likt iekšā vai nē. Bet, tas būtu cits stāsts, bet ir jau ļoti daudz lietas, kas tur ir izdarītas, un vēl ir arī plāni, ko mēs tur gribam izdarīt, gan attiecībā uz atļaujām un pārējām lietām, kas būtu krietni vienkāršāk. Tad arī faktiski medniekiem arī mednis tā ir tā galvenā pieturvieta. Praktiski jā. Un arī meža īpašniekam, kuram ir, briedis apēdis jaunaudzes, bebras nopostījis. Es vienkārši, lai cilvēki, varbūt, kas tā nav dzirdējuši, lai viņiem vienkārši skaidrs, par ko mēs runājam. Un tur būtu tiešām arī ļoti svarīgi cilvēki, kas klausās mednī, un tur, protams, jāreģistrējās. Tur nav stāsts tikai, ka mednieki, tur jebkurš var reģistrēties, un kas ir ļoti svarīgi, tiešām šie novērojumi,
kad tos būtu nepieciešams fiksēt. Jo tur ļoti vienkārši uztaisīt to bildi, novērojams, kas nobilde aizsūta, viss tev nav nekur jādara, nekas tā informācija viss atnāk pie mums. Un ja mēs ļoti labi, cik ļoti labi zinām, bet pēdējā nedēļas, 2 nedēļu atpakaļ bija tas notikums ar to ienākušo jenutu, kas tika piefiksēts Latgalē. Tur bija vesela ambrāža, kā viņi ķēra. Jā, līdz ar to ir šis stāsts arī. Tā informācija būtu ļoti labi, ja viņu ievadītu, vai tās ir bildes, vai šīs pazīmes, vai nospiedumi, kur mēs varētu pateikt, aizsūtam savus cilvēkus pārbaudīt, ir tur vai nav. Un šī rīcība, jo tā ir invazīvā suga un gan nešpetns. Bet visi šie postījumi, viņš jau nav arī tikai galu galā statistikai. Viņš jau ir arī tājām aprēķiniem, kurus jūs pēc tam veicat medījumiem un dzīvnieku limitiem par reģioniem. Viņš ir īstenībā visam, un ja mēs paskatāmies, visam, kam mēs izmantojam saistībā ar to, un arī mēs esam sagatavojuši priekšlikumus arī dabas aizsardzības pārvaldē, kur mēs zinām par šīm zosīm, lauksaimniekiem, kur viņi izdara postījumus. Un tur arī, protams, kārtība, kādā veidā to šobrīd piesaka, bet arī tur ir piedāvājums, ka to varētu darīt caur medni, kas būtu ātrāk, vienkāršāk un tā bilde. Un es domāju, ir tās lietas, ko ļoti labi var attīstīt. Tu pats esi mednieks. Es zinu, ka tev ir diezgan tāds arī viedoklis par bieži vien sabiedrībā pastāvošo attieksmi pret medniekiem bez maz vai kā. Mēs urbanizējamies, mēs kļūstam tālāk no vīdes, skatāmies multfilmus par Bembiju, un tam mums liekas, ka mednieks ir tas. Es negribu teikt ļaunais, bet nekas tur baigi labs viņā nav. Reizēm tāds, kāpēc stereotips veidojas. Tad uz šo atbildot, mēs varam, kā saka, atšķirt pasaku grāmatu un paskatīties par pasakām. Un tad mēs ļoti labi zinām, vismaz 2 pasakas uzreiz nāk galvā, kur ir mednieks pozitīvais tēls. Sarkangalvīte. Sarkangalvīte, un otrs ir sniegbaltīte. Pareizi, jā. Un tad paskatāmies, cik ir pārējās pasakas vai video vai filmas par mednieku, kas ir savādākā gaismā parādīts. Un, protams, kad jāsaka, kad arī mednieku stāsti jau sākās no medniekiem. Ir dažādi mednieku stāsti, kā mēs ļoti labi zinām. Un tāpēc arī ļoti svarīgi, ka mednieki paši jau tomēr veido to stāstu, kā arī par viņiem runā. Tur ir pirmkārt jāpaskatās pašiem uz sevi. Tā ir tā viena lieta, kādi mēs esam sabiedrībā un ko mēs darām, kādas ir šīs rīcības, lai izslēgtu šos stāstus. Un tas otrs jau galvenais ir jāsaprot, ka ir ļoti svarīgi, ka tas, ko es daru, jo šis ir arī stāsts, ja mēs skatāmies attiecībā uz populācijas regulēšanu, jo neviens jau cits to nedara. Un mēs gribam vai negribam, tās populācijas jāregulē. Un kādam arī ir, kas jāuzņemās par to, ir atbildība. Jo, ja mēs paskatāmies šobrīd, kas notiek Latvijā, arī lāčiem pamazām viņi pieaug. Skaits, ja šobrīd pēc ozoliņa datiem ir 150 lāči. Protams, ka viņi vēl var augt, bet jautājums, kā mēs skatāmies šo teritoriju kopumā uz Latviju vai uz lāču skaitu konkrētā vienībā, vai tie 1000 hektāri vai kā mēs skatāmies mežu, respektīvi runām par blīvumu. Un tāpat arī pagājušajā gadā bija ļoti daudz stāstu par šo te vilku medībām, jo viņas arī tika pietiekami ātri vilki nomedīti. Jā, limits tika izsmelts limits tika ļoti ātri jau tā kā pabeigts, un tad bija tie atsevišķi gadījumi arī, kur tika iedotas šīs atļaujas. Vēl mums ir svētais dzīvnieks Lūsis, kurš ļoti labi tagad jūtās pagalmos. Lūsis ir izņemts no medījamo dzīvnieku saraksta, un tas ir arī tā lieta, ko, manuprāt, būtu jāpārvērtē, vai tiešām tas iegūms ir lielāks, izņemot viņu ārā, nekā pirms tam, kā mēs viņu medījām, mērķtiecīgi, ar konkrētu noteiktu apjomu. Bija pieejami šie tie īpatņi arī silavai, pētījumiem. Jautājums, vai mēs tajā visā kaut ko arī nepazaudējam, jo mēs ļoti labi zinām to stāstu arī ar medni, kas šobrīd notiek. Kad viņš ir kā medījamā suga, atļaujas gan ir 0, bet neviens arī tā ļoti, es teiktu, kad
gan jāsaka, varbūt kāds atsevišķi medību kolektīvos arī to dara, skatās un viss notiek. Arī pie mums tur Alūksnē medību kolektīvā mēs arī tos meģņus tā kā redzam, viss kārtībā. Bet vai kāds piestrādā pie tā, teiksim, lai viss būtu viņam tur attiecībā gan uz tām teritorijām, kur viņam patīk, tāpat ir Granšķupam vispārējais, kas viņam ir nepieciešams. Tā kā, savā laikā es zinu, ka valsts meži rūpējās par meģņu riestiem. Tur bija vesels plāns. Gan jau kaut kas notiek tajā ziņā, un meģņus arī varbūt kaut kad mums atkal būs pietiekami daudz, lai mēs uz viņu paskatītos arī savādāk. Bet man tev pāris jautājumi tagad no tādas statistikas. Bet es vēl pabeigšu par to jautājumu. Es izstāstīju par tiem lielajiem mērķiem. Tas nākamais stāsts, ko mēs ļoti skatāmies šobrīd. Arī pētam tieši to attālināto datu izmantošanu mežsaimniecībā, ko mēs no tā varam iemācīties. Protams, arī droni mums ir, ko mēs izmantojam, bet arī tur ir daudz ļoti šīs iespējas, kur ar ļoti nosacīti mazāk resursiem mēs varam iegūt vairāk informācijas. Tur jāsaka, ļoti labs projekts arī, ko valsts meži ir uztaisījuši. Arī valsts meža dienestā bija tieši saistībā ar egļu 8-zobu mizgraus, kur mēs jau varam pateikt egļu audzēs, tajā nosacītajā pikselī, vai tur ir kaut kādas bojājuma pazīmes vai nav. Respektīvi, neejot vienkārši paņemot šo visu attālās izpētes datiem, mums tā informācija ir. Un cik ilgā laikā mēs nonāksim līdz tam, lai varētu normāli meža inventarizāciju veikt vienkārši ar lidardatu? Es teiktu, ka šobrīd tā, ka par vienu inventarizācijas datiem, kas ir augstums, ir ok. Par pārējiem es domāju, ka tur nebūs vēl tik ātri. Bet tās nav neiespējami droši vien. Nē, protams, ka nav neiespējami. Ne jau vēl Buselis tādu dziesmu ir izdomājis. Klau, ejot varbūt jau prom no šiem te postījumiem, es tikai gribēju pajautāt, kāda ir tā statistika attiecībā uz šiem pārnaģu postījumiem mežos, jo tas ir viens no tiem bīstamajiem faktoriem, un daudz meža īpašnieki ir teikuši, ka ir reģioni, kur, piemēram, bērzu vai apsi vispār nav iespējams aizmirst. Mēs to nevaram stādīt. Kāda ir tā statistika, tie bojājumi iet uz augšu? Korelācija ar meža dzīvnieku skaitu Latvijā? Es teiktu, ja mēs skatāmies konkrēti uz briedi, tad postījumu statistika iet šobrīd uz leju. Jo mēs arī saprotam, ka dzīvnieku skaits iet uz leju. Pagājušā gadā mēs jau septembrī pieņēmām rīkojumu, kas bija plus 30%, ko varēja medīt. Tad bija, protams, arī šis otrs rīkojums par dzinējmedību pagarināšanu, vēl plus 2 nedēļas. Un vēl bija šie atvieglojumi. Bet arī par spīti vai par šo iespēju, kas tika dota, tāpat tika nomedīti aptuveni 80% no limita, respektīvi 28,400 tika nomedīti brieži, ja mēs tā skatāmies. Iepriekšējā sezonā gan bija 24,000. Tādā ziņā mēs varam teikt, ka ok, bija, un tas īstenībā arī deva šo savu rezultātu, kad dzīvnieku skaits tika samazināts. Bet, kas ļoti svarīgi, ir jāpaskatās arī tās teritorijas. Mēs runājam par Zemgali, Kurzemi. Atsevišķās šajās vienībās tiešām, kur bija nepieciešams samazināt, tur arī darbojās, jo mēs arī pēc uzskaitas vienībām savilkām tos datus, un bija arī dažas uzskaitas vienības, kur bija pat 200-300% nomedīti. Tie procenti vienmēr ir tā, ja tev ir 5 atļaujas un tev nomedīja 10, tad tev ir 200% arī. Tas ir, protams, jāskatās vairāk tā kā skaita ziņā. Un, protams, arī tā, kas ir Vidzemes daļa augšā. Tā kā es teiktu, ka tas ir atsevišķās daļās, bet nav visā Latvijas teritorijā. Tur vajadzētu arī rūpīgi pieiet pie tā, kā mēs medījam, un arī tās medības vajadzētu sākt nostīt saulaicīgi. Jo es gribētu teikt, ka mums uz to 1. janvāri vajadzētu jau būt nomedītiem vismaz 90% no tekošā gada limita. Un tur nevajadzētu domāt par to, ka mēs tagad pagarināsim arī nākamā gadā. Dzinēja medības vēl pa 2 nedēļām. Tur vajadzētu pateikt, ok, mēs ļoti labi zinām par briežu gojumu, kādas viņas ir janvārī. Tas ir stāsts arī par ētiskumu. Es klausos tevi, es priecājos par tavu mapīti ar daudziem grafikiem. Tur ir pietiekami daudz lapu. Un par visu, kā tu no galvas to mini.
Kā tu redzi, vai viens no VMD tādām arī tādām strateģiskajām, vismaz meža nozarē, arī priekš valsts kopumā plānošanas tādām funkcijām, ir taču arī šī ļoti precīzo, ļoti uzticamo datu nodrošinājums. Viss, kas saistīts ar mežu. Tas ir tas pats galvenais, kad mēs pārējām no emocijām, ko mēs ļoti labi mākam, un tas tikai normāli cilvēki ir emocionāli. Tā ir, jā. Un kad mēs liekam pretī šos faktus, mēs runājam par faktiem, par konkrētām teritorijām, par faktiem. Un tāpēc ļoti svarīgi arī, ko mēs esam minējuši caur medus aplikāciju, viss, kas attiecās, piemēram, šobrīd par vilkiem, ja mēs runājam, ir ļoti svarīgi, ka tiešām to informāciju ievāc, uzkrāj, un mēs runājam par kur ir pretī bilde, pretī attēls, pretī konkrēta vieta, kurā vietā viņš nofiksēts. Nevis mēs redzējām, arī tad, ja tu redzi, tu vari to ielikt. Nevis vienkārši mums liekas, var jau būt, bet vienkārši te ir fakti, ka tajā konkrētajā, vai tas ir kvadrants 10x10, vai mēs varam pa pagastu savilkt to teritoriju, pa meža masīviem, bet tu saproti apmēram, kas tajā vietā notiek. Un tāpēc ļoti svarīgi, kad arī viss piefiksē, ejot mežā, redzējām, piefiksējam šo informāciju, jo no tā visa veidojās arī tie fakti, ko mēs sakam. Nepavēlti šobrīd turu grāmatiņu tādu meža nozare skaitļos un faktos. Katru gadu tāda tiek izdota, tur diezgan daudz grafiku, diezgan daudz faktu, kā reizi ir atsaucoties uz valsts meža dienesta datiem. Saki man lūdzu, ja neskaitu šo grāmatiņu un viņas elektronisko versiju, kur meža dienestā tāds cilvēks parastais varētu iet meklēt kaut kādus statistikas datus, kādus vēsturiskos datus, vēl kaut kādā dažādos griezumos, mēģināt paskatīties uz kaut kādiem rādītājiem, kur viņam to meklēt. Valsts meža dienestam ir jāsaka, ja interesē, mums ir tā kā sāksim ar to, viena lieta ir publiskais pārskats, kur mēs pa katru gadu rakstam šo publisko pārskatu par izmaiņām, to var iepazīties. Tad otra lieta, ko mēs katru gadu gatavojam, ir šis te nosacīti, tā kā mēs viņu saucam no veciem laikiem, jau tā, kad bija vēl tie kompaktdiski, vai ne? Tā kā mums arī tā līdzīgi saucās CD, ko mēs katru gadu publicējam. Tur ir vairākas formas, sākot ar meža platībām, atjaunošanām, saimniecisko darbību. Un tur, protams, 10 vai 11 formas viņas ir atšifrētas. Un tā visa informācija arī no meža valsts reģistrē ir salikta Exceļos, kur tu vari apskatīties, grozīt šitā, grozīt tā, kā tev vajag. Tad nākamā lieta, kur mēs arī regulāri šo informāciju atjaunojam, ir atvērto datu portālā, kurā mēs runājam par slāņiem, kur arī šie te mežaudžu informācija pieejama. Tas Latvijas oficiālās statistikas portāls, ja? Tas ir atvērto datu portāls. Un tad ir, tad ir centrāla statistikas pārvalde, kur ir šobrīd, apskatās, tad ir ļoti labi sataisīti grafiki tieši pa meža ieaudzēšanu, atjaunošanu. Tad tev ir automātiski, jau viņi ir tā kā sataisīti, tu vari pats pieslēgt, teiksim, valsts privātie meži, ejot pa tiem stabiņiem plus mīnus, tu vari paskatīties skaitļi, jau tev mainās. Tā kā, tas ir tas nākamais solis, kā vajadzētu būt tā statistikas pārvaldētā informācija. Un, protams, tur arī ir pārējie dati, kur tu vari atlasīt, kā tev gribās pa sugām, pa īpašniekiem, dažādos griezumos, kas saistās ar meža nozari. Tā kā, var izmantot visus. Jā. Okay. Varbūt tas galvenais atšķirības moments starp VMD datiem un Silavas datiem. Tur daudzos parametros tā informācija drusku atšķirās gan par platībām, sugu sadalījumu mežos. Varbūt varētu ļoti īsi un tā absolūti populāri zinātniski skatītājiem pamatot, kāpēc tur ir šādas atšķirības. Pirmkārt, jau metodika. Ja mēs paskatāmies meža valsts reģistrā, tā informācija tiek ievākta atbilstoši meža valsts reģistra informācijas aprates noteikumiem. Jā. To veids īpašnieks reiz 20 gados. Tas inventarizētās platības. Savukārt Silavai ir 16,000 paraugu laukumu, kur viņi atbilstoši metodikai tad veic šo uzskaiti. Tā ir tā atšķirība. Tā tad viens ir tomēr ne visi meži un pēc īpašnieka sniegtās informācijas. Otrs ir patiesībā ne tikai visi meži, bet arī vispār teritorija, vienalga, kur iekrīt tas paraugu laukums, un skatāmies, kādi koki tur aug. Jā, bet tur to inventarizāciju neveic īpašnieks, bet veic
certificēts inventarizators. Jā, Jā, bet, protams, jā. Bet arī ir tur tā lieta, ka mēs, ja pirms tam bija inventarizācija 10 gadus, tā ir 20 gadus, tur es tiešām arī aicinātu paskatīties, vai kādam nav beigusies, jo arī citi, kuriem ir beigušies, mums arī bija, man liekas, 2 gadus atpakaļ kampaņa, ka mēs vienkārši aicinām šos inventarizācijas atjaunot, jo viena lieta ir tā saimnieciskā darbība, bet, protams, ka otra lieta ir viss, kas saistīts arī ar meža ugunsapsardzības infrastruktūru. Te es gribēju uzdot jautājumu. Jā, tad šī būtu arī tāds piemērs kādai proaktīvai komunikācijai ar meža īpašniekiem. Respektīvi, ja man tuvojas beigām tā inventarizācija, varētu būt, ka kaut kādā veidā jūs ar mani mēģināt sazināties. Jā, mēs par šo esam domājuši ne tikai šajā gadījumā, kad inventarizācija beidzās. Ja mēs tā vienkāršiem vārdiem salīdzinām, piemēram, tā kā CSDD, tad, kad tev mašīnai, tuvojās apskata beigsies vai šī okta beidzās, tev atnāk, mēnesi iepriekš paziņojums. Protams, tur varētu būt ātrāk tā informācija, bet tieši tā, tur varētu būt pirmkārtām gan par atjaunošanām, gan par kopšanām, kas nepieciešamas, ka tā informācija atnāk līdz īpašniekam, saulaicīgi. Jā. Lūk, un tagad man varbūt tāds mazliet tomēr būs jāuzdod tev zinām provokatīvs jautājums. Redzi, tie meža īpašniekiem regulāri viss kaut kas zvana un atgādina, ka viņam tur tūlītās būs cērtams mežs, viņam tur tūlītās būs vēl kaut kas, redz, ka tūlītās varbūt uzliks liegumu. Un nav jau noslēpums, ka baumu līmenī nekas nav pierādīts, bet baumu līmenī runā, ka tie dati varētu arī nākt no VMD, caur kaut kādiem atsevišķiem kanāliem. Tu pats saproti, nav viegls jautājums, bet varbūt nav arī ērts, bet tomēr. Nē, es teiktu, ka jautājums ir ļoti, ļoti labs un, manuprāt, arī par to ir jārunā. Jo mēs arī esam saņēmuši informāciju, mēs arī esam informējuši policiju par šo gadījumu, tā kā vēl ir lietas, kur notiek šī izmeklēšana. Kad viņa beigsies, skatīsimies vēl, bet respektīvi, jā, šī informācija ir. Un šobrīd es vairāk neko nevaru īsti nokomentēt, tāpēc, ka mums ļoti svarīgi, kāds būs šis rezultāts. Bet, diemžēl, tāda informācija viņai izskan jau diezgan ilgu laiku par to, ka tāda data nāk no Valsts meža dienesta datubāzes. Un joprojām mēs arī saņemam atsevišķus zvanus par to, ka īpašniekam ir, atnākusi informācija par apliecinājumu, un viņam tā kā uzreiz zvana. Es arī varu pateikt godīgi, ka arī man zvana regulāri, gan piedāvā mežu pārdot, gan visu pārējo. Tā kā tas viss notiek, un mēs šobrīd tā kā mazliet... kā saka, ir iesniegums, mēs skatāmies, kāda būs šis gala rezultāts tam visam pasākumam, bet uz ko es aicinātu pilnīgi visus pārējos, ja sastopamies ar šādu situāciju un arī droši vien, kad ir bijuši gadījumi, kad piedāvā nopirkt šīs datubāzes, par ko bija, man liekas, kaut kādi 500 eiro bija pēdējais variants, kas plīda riņķi. Dodat šo informāciju Valsts meža dienestam, un tā ir viena lieta. Otra lieta, ja kāds no Valsts meža dienesta darbiniekiem šo informāciju izmanto, saviem mērķiem vai kā, tad mēs ļoti labi, mēs aicinātu tiešām, tad vēršamies arī šīs tiesības sargājošajās iestādēs un risinām šo jautājumu uz priekšu, jo ir reizēm ir ļoti svarīga šī reakcija un rīcība, jo man jau neko nedod. Kad viens teica otram, ka viņam paprasīs, un tad, kad es mēģinu pa ķēdīt aiziet līdz tam cilvēkam, ar kuru tad tas viss ir sācies, viņi teica, un es jau nezinu, man tur kaut kas teica, šādā garā. Tā kā, ja jums ir pamatots aizdomas, tad griežamies tiesības sargājošās iestādēs un risinām. Es tur nesaskatu nekādu problēmu. Man tāda varbūt viena ķecerīga doma, es nezinu, kā tu uz to skatītos, bet padaram visus tos datus publiski. Es teiktu, ka šobrīd jau ir ļoti daudz dati padarīti publiski. Jautājums, ko vēl mēs gribētu padarīt publiski no tā visa? To, kas ir šobrīd, tas galvenais potenciālais pārdošanas objekts melnajā tirgu.
Tas ir jāizvērtē, jāskatās, cik mēs tālu un kādu informāciju varam iedot. Tas ir vērts par to padomāt, jā, es teiktu. Vienu lielu daļu droši vien skatītāji tomēr šī gadījumā pārstāv arī kokapstrādes uzņēmumus un kokapstrādes uzņēmumiem saistība ar valsts meža dienestu. Ja nu galīgi viņi nav privāto meža īpašnieki arī pie viena, tad ir ar EUDR. Nu, lūk, lai saprastu, varbūt skatītājs, kurš nezina šo saīsinājumu, tad mums agrāk bija EUTR, kas bija Timber Regulation, Eiropas līmeņa kokmateriāla aprite, un šobrīd mums tas ir aizgājis jau tādā tā kā plašāk, aptverot jau produktu ražošanā izmantotās koksnes ietekmi uz meža degradāciju kā tādu un tās novēršanu. Nu, lūk, un lai varētu mēs, kā lai saka, to visu pierādīt, tiek veidotas un tad netiek veidotas, un tur Eiropā ir diezgan daudz arī termiņu pārcelti, visādas datu sistēmas, kurās, rupi sakot, būs jāievada ģeopozicionēšanās dati par, teiksim, šī galda virsmas finiera izcelsmi. Nu, un tur es saprotu, ka valsts meža dienests ir galvenais šos te atbalsta organizācija šajos datos un vispār šīs sistēmas turēšanā. Jāsaka, par to atmežošanas regulu jau bija tā doma, ka viņa stāsies spēkā ar šā gada 1. janvāri. Un, protams, ja mēs paskatāmies uz tām vadlīnijām, kuras visu laiku solīja, beigās, man liekas, kad novembrī tikai iedeva, vai oktobra beigās, respektīvi, jau pietiekami īsts laiks, lai sagatavotos pāriet uz to visu. Un, protams, gala rezultātā iedeva pagarinājumu šai atmežošanas regulai, bet joprojām jāsaka viena lieta, ka tā atmežošanas regula, kas attiecās uz kokmateriāliem, tā ir tikai viena sadaļa. Un Eiropas Savienība ir noziņota no Latvijas puses, kad valsts meža dienests kā kompetentā iestāde. Tas ir viens solis, kas ir izdarīts, savukārt, kur joprojām vēl tiek meklēts risinājums, vai vienkāršāk sakot, kura būs šī kompetentā iestāde, tas attiecās visu pārējo, kas tur bija. Kaučuks, kafija vai kakao. Kakao arī, viss, kas nāk no meža izcelsmes. Jā, un tā lauksaimniecības zemju atmežošana, lielo paudzēšana, tādas lietas. Tā kā līdz ar to tas pirmais solis, kas notiek ar atmežošanas regulu, tur, manuprāt, ļoti labi darbojas kopā ar ministriju, valsts meža dienests, Latvijas valsts meža arī piesaistot skaitļošanas centru, kas ir, es neatceros, kā viņiem bija tas nosaukums, bet, respektīvi, arī viņi ir iesaistīti un šajā gadījumā arī, man liekas, Kokrūpniecības federācijas ir iekšā. Tas pasākums kontrolēs, viņš iet savu gaitu, tas ir ok, jā, bet tā neziņa, kas mazliet vairāk baida, kas tad būs kompetentā iestāde par tiem pārējiem. Jo tagad jau ir, mēs varam teikt, tūlīt būs jūnijas jau klāt. Mums paliek pāris mēneši un ir skaidrs, ka, ja viņu atstāja tā kā mūsu kompetencē, tad ir skaidrs, ka mums ir jādomā par kādām darbiniekiem tā tālāk. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām varētu šo funkciju arī realizēt. Tā kā es pilnīgi noteikti redzu, ka mums laiks sāk iet uz beigām. Mēs nevaram arī ārkārtīgi daudz pārslogot jūsu skatītāji mīļie laiku, ko jūs pavadat klausoties šo podkāstu. Tā kā mēs noteikti ar Andi runāsim vēl un vēl. Šī nav pēdējā reize absolūti, kad tu būsi šajā studijā. Šeit mēs tādā galopā pārskrējām pāri varbūt visiem tiem galvenajiem jautājumiem, kas ir tajā VMD prioritāšu sarakstā, bet tur jau vēl un vēl mēs varam iet dziļāk. Man varbūt tikai tagad tāds pats pēdējais jautājums. Redzi, mēs te runājām drusku arī pieskāries par to, ka iepriekšējā vēl gadā bija pēdējās vēl štatu samazināšanas, tagad iespējams atkal būs štatu palielināšana. Kā tu skaties, tās reformas meža dienestā, viņas šobrīd ir jau tā kā finalizējušās, un meža dienests ir šobrīd tajā esošajā formā un kolektīvā, tā kā tagad mēs esam stabili uz stabilu tādu, teiksim,
turpmākā darba sliedēm, un tur vairāk nekāda radikālas izmaiņas nav gaidāmas, ja tomēr mēs vēl kaut ko sagaidīsim arī reformu jautājumā? Es teiktu, jā, tās iepriekšējās struktūrālās izmaiņas, jā, to, ko pabeidza Arvīds Ozols, jā, viņas gāja, bet viņas, teiktu, ir diezgan būtiskas tās izmaiņas. Mēs skatāmies no 10 virsmežniecībām, mums palika 5 virsmežniecības, un arī mežniecības skaits samazinājās. Tad es šobrīd teiktu, kad ir pagājis nedaudz vairāk nekā gads, jo tieši 1. aprīlī bija šīs izmaiņas. Es teiktu, ka joprojām mēs tā kā vēl pieslīpējamies, un kas ir ļoti būtiski, jā, mēs tomēr skatāmies, kā tās slodzes ir izmainījušās. Jo tas galvenais uzdevums jau bija tieši tā, izlīdzināt šīs slodzes, lai plus mīnus būtu visiem vienādi, plus mīnus tie 20%, lai būtu izlīdzināts mežzaņiem. Un, protams, otra lielākā lieta - pacelt šo atalgojumu no mežzaņiem. Jā. Konkurētspējīgu atalgojumu. Jā. Tas, protams, ir skaidrs, ka mums jāiet vēl tajā pašā virzienā un jārod risinājums, kādā veidā mēs vēl varētu pacelt arī darbiniekiem šo atalgojumu, jo tas, manuprāt, ļoti svarīgi. Pakalpojumi meža īpašniekiem ir pacelti cenās diezgan pat atsevišķos gadījumos vairāk kārtīgi. Vai tā nauda arī ir kā automātiski aiziet jūsu budžetā un, piemēram, pēc tam arī algu fondā, ja tas tur caur valsts budžetu vēl tiek izsijāts caur valsts kasi, jā. Bet arī, ja mēs paskatāmies, labi, pēdējais bija, ko pacēla par ciršanas apliecinājumiem. Bet tur arī jāpaskatās, kad viņas bija iepriekšējo reizi mainītas, jo tur arī bija pietiekami liels šis te laika sprīdis pagājis. Tā kā arī tām lietām ir mazām jāiet uz priekšu, jo, protams, ka būtu ļoti labi, ja varētu šos pakalpojumus nodrošināt bez maksas, bet ir jautājums, vai jā, tas ir tāds jautājums. Viena lieta, vai varētu bez maksas vai ne bez maksas, tas jau droši vien ir valsts politikas jautājums un budžeta stādīšanas. Otra lieta, varbūt, ka tās arī cenu celšanas varētu notikt tomēr kaut kā, indeksēti biežāk, tādā ziņā, ka tas pakāpeniskums būtu līdzenāks drusku. Tas tur es pilnīgi piekrītu. Ja viņi notiktu ar zināmu regularitāti, tad neviens par tādām lietām nerunātu. Jā. Tāpēc, ka tas būtu pašsaprotami, tieši tā, jā. Bet, ja mēs skatāmies, kādā veidā nodrošināt to pakalpojumu un nosacīti atteikties no šīs maksas par šo pakalpojumu, tad jebkurā gadījumā mums jāatrod ir finansējums, kā to pakalpojumu nodrošināt. Piemēram, mēs varam minēt arī šo meža valsts reģistru, kur no sākuma viņš bija kā maksas pakalpojums, un šobrīd viņš arī pieejams, bet bez maksas. Tā kā, ir jāsaprot visticamāk tas, kad varam mēs uztaisīt to nosacīt pakalpojumu klāstu, vai arī, ko runā par meģņu attīstību, ka tev būs tas nosacītas bāzes variants, kas ir tā kā visiem pieejams bez maksas, ja tu gribi kaut ko ekstra, kas tev savukārt varētu maksāt. Jā. Norvēģijā, tur, piemēram, kad viņi būvē tuneļus vai tiltus, tur ļoti bieži ir tā, ka sākumā uzlikta maksa, un tajā brīdī, kad tie cilvēki, kas tur brauc cauri ar savu līdzdalību, ir izmaksājuši tās valsts investīcijas tajā tunelī, tad uzreiz var redzēt, ka tur viss tā infrastruktūra tiek nojaukta, un tagad brauciet. Paldies! Kārtībā. Mēs vairs nepelnām uz jums, bet jūs tā kā izmaksājāt. Varbūt, ka šeit ar kaut kas tāds meža īpašnieki izmaksā, teiksim, kaut kādu jauno, e-pakalpojumu, un pēc tam viņš ir vienkārši pieejams. Tur ir jāpadomā, jā, jo, ja mēs paskatāmies Latvijas laikā, tad, man liekas, ja es nekļūdos, bija arī par meža apsardzību, ko maksāja katrs īpašnieks kaut kādu zināmu šo summu, kas kopumā jau veidot šo summu. Bet tur bija konkrēti par meža apsardzību, jā, tur bija uguns apsardzība un tā, ko maksā. Tā kā, ir arī šis te samērīgums jāsaliek kopā, un tad jau viss būs kārtībā. Protams, par šīm tēmām mēs arī noteikti varētu runāt un runāt. Varbūt pēdējais jautājums saistībā tieši ar kolektīvu. Tev, tas nebija tavā laikā, bet tad, kad sākās šīs reformas, tad diezgan būtiski pieauga to meža dienesta kolēģu skaits, kuri kļuva par arotbiedrības biedriem. Šobrīd viņi ir viena no arī spēcīgākajām arotbiedrību organizācijām meža nozarē,
Un kā tu redzi, šis sociālais dialogs, kolektīvs, darba devējs, arotbiedrība tieši tādā, tomēr valsts iestādē, meža nozarē, cik viņš, tavuprāt, ir šobrīd sekmīgs un kā tas palīdz varbūt kolektīvam? Es teiktu, ka šī situācija bija tāda, ka mums tajā vienā periodā, arī varētu teikt, valsts meža dienesta attīstības periodā, bija tas brīdis, kad ļoti daudz sastājās tieši arotbiedrībā, lai arī varētu aizstāvēt šīs savas tiesības. Tur es teiktu, ka viss ir kārtībā, jo, manuprāt, ja starp darba devēju un darbinieku ir normāli veidojās šis dialogs un nav nekāda šī problemātika, vai arī ir problemātika un par to komunicē un rod šos risinājumus, tad es teiktu, ka gluži vienalga, vai tu esi arotbiedrībā vai neesi arotbiedrībā. Un šajā gadījumā varbūt ir šīs tā iepriekšējā pieredze un varbūt tās bažas par to, ka tomēr tā drošība ir lielāka un cilvēks stājas arotbiedrībā. Jā, tā kā es teiktu, ka tajā brīdī, kamēr ir šī sadarbība, tas ir ļoti labs, jebkurā gadījumā kā garantija, jo mēs jau nevaram zināt, kas var kurā brīdī mainīties. Tā kā no garantijas viedokļa ir ok. Un savukārt, ja arī nebūtu, es teiktu, tas ir ļoti svarīgs ir šī komunikācija darba devējs, darba ņēmējs. Ja tur viss kārtībā, viss tiek ievērots apusēji, tad jau arī nevajadzētu veidoties šīm situācijām, ko mēs arī dzirdam apkārt, kas notiek reizēm. Brīnišķīgi! Uz šīs nots arī beigsim, jo galu galā komunikācija jebkurā jomā, jebkurā jautājumā, starp jebkurām pusēm ir, man liekas, atslēgas vārds vispār uz to, lai kaut kāda attīstība notiktu, lai būtu progress, lai mēs vispār savā starpā spētu vienoties par lietām, virzīties uz mērķiem un tos arī sasniegt. Un tā kā absolūti novēlam, lai meža dienestam viss izdodas arī viņu strateģisko mērķu sasniegšanā, jo galu galā visa meža nozara lielā mērā ir no tā arī atkarīga. Un, kā jau vēlreiz es teicu, Andis noteikti šajā studijā iesaistīsies vēl. Tā kā paldies jums šoreiz, ka skatījāties. Tiekamies kādā nākamajā Koksnes gadsimta raidījumā. Paldies!